palīdzēšu saprast, kas notiek ar tevi. Tu iepriekš biji kalna augšā, sajūta, ka esi augšā, tā var būt kāda noteikta pozīcija dzīvē, platforma, draudzība, un tagad tev šķiet, ka esi ielejā, ka esi lejā, tavas jūtas ir lejā, un tu jautā, vai tā ir ieleja? Kad patiesībā tu esi augstāk, bet esi ar aizsietām acīm. Dievs kādas lietas no tevis slēpj, un tāpēc, ka esi pravietiska un tevi tas kaitina, jo parasti tu redzi lietas, parasti tu visu zini, saproti visu, bet tāpēc, ka tev ir acu apsēji, tev ir sajūta, ka esi ielejā, un kad patiesībā tu esi pārējā uz savu nākamo kalnu. Šī uzkāpšana tev būs viegla priekš tevis, tāpēc, ka Dievs kaut ko no tevis slēpj, tev ir sajūta, ka esi ielejas sezonā, ka tu patiesībā neesi ielejā. Tu patiesībā neesi ielejas sezonā, tikai ir acu apsējis un esi pārējā uz savu nākamo. Tavs nākamais ir gandrīz klāt, aiz stūra, un visas lietas, ko tu iemācījies iepriekš, to tu lietos savā nākamajā. Neļauj ienaidniekam likt tev domāt, ka esi ielejā, kad patiesībā tu pārēji. Dievs māca staigāt ticībā, neredzēšanā. Dievs darīs izrāvienu. Rīt, nākamnedēļ vai pēc nedēļām. Tavs izrāviens ir drīz. Tu esi augšā, tu neesi lejā. Tu esi savā nākamajā.